Labrīt visiem no Ozolniekiem. Mēs turpinam tīrīt pludmales. Tur peldvieta te. Tur tālāk vēl viena, vēl. Palūdzu tās peldvietas apsekot, pastīties, kas apakšā darās. Jo tas ir mūsu šīs dienas plāns. Arī kaut dzeltenā mums jānoiet. Un prioritāte, protams, ir dzeltenās, tas jaunās peldvietas. Un sarkanās tas ir vecās, bet tās mums arī jāapseko. Tā kā mēs zinām, ka te ir daudz visādu gružu. Un šodien būs, domāju, ka daudz visādu pudeļu. Mēs pat vienā reizē to 100 punkti mēs nevarēsim izdarīt. Jā. Ugunsdzēšamais aparāts vecais. Te bija veizes iekšā. Nu jā, viņam patīk šāds visāds salas. Eko atkal šitais te ledlauzes, jā? Jā, mums jau drīz būs kolekcija. Tā kā kādam vajag piesakāts, varam uzdāvināt, mums ir vairāk. Oi, kāda mums tauta. Daudz, kas smāks, ka mēs nevaram to pacelt. Motociklu tur tošām var pat detaļām salasīt. Klausies, kontinentāla riepi, tas nenormāli vec. Tādu proķi es neesmu redzējis. Sliki tie pūdeles pilns vienkārši. Ko šodien mēs esam labi pastrādājuši. Diezgan daudz gružus esam izvilkuši. Un mēs tā ir tikai, es nezinu, varbūt 2–3% no tā, ko mēs esam redzējuši, mēs esam izvilkuši. Te ļoti daudz priekšmetu, kas ir lieli, kas mums nav pa spēkam, kur vajadzīga tehnika vai cilvēku palīdzība no malas, lai to visu dabūtu laukā. Jo šis, ko mēs te dabājam, tikai 1–2% no tā, ko mēs redzējām. Es balsotu par to, ka mēs taisītu talku arī Ozolnieku ezerā. Ne tikai pilsētas centrā, bet arī Ozolnieku ezerā. Mēs varētu taisīt to nevis, kā mēs to darām 8. aprīlī, kā ierasti lielajā talkā, bet kaut kādā, nezinu, jūlijā, augustā, jūnijā mēs varētu
pieaicināt kaut kādas ūdenslīdējus, medniekus, sprīdēvers vai vienkārši cilvēks, kas grib no malas palīdzēt. Uzrakstiet komentārās, vai jums tas interesē, vai jums tā patīk tā doma. Un varbūt ir kaut kādi uzņēmēji no ozolniekiem vai vienkārši no kaut kurienes citur, kas ir gatavi mūs atbalstīt. Kaut vai tāpat kā mums centrā, kā mūs atbalsta kāds ar siltu dzērienu, kāds var pabraut vai kaut kā, nezinu, maisiem palīdzēt, jo pašlaik šos maisus mēs pērkam paši pa savu naudu. Un vienkārši, lai to uztaisītu par tādu foršu pasākumu. Un tas būs tāds ūdens sporta veida popularizēšana un arī vienkārši foršu laiku pavadīšana. Uzrakstiet komentārus, ko jūs par to domājat.